bulciņus, cepa maizītes, cepa zupas tika vārītas, nestas kastrojiem, cik es atceros, un sviestmais, un tējas, kannām, jā, cilvēki varēja. Ja tēja karsta, jo diezgan augsts bija, tad atceros diezgan pavērsts, kaut kāda mīnus bija. Tēja karsta bija vienmēr dabūnama. Visur tas bija, kas bija arī Vecpilsētas laukumā, arī Doma laukumā, jā, tas pats arī bija tur Zaķu salā, arī visur bija tējas, visur bija. Tajās, kaut kāda, jā, Latvijas tautas kopības sajūta atšķirībā no mūsdienām. Ļoti tāda pozitīvs, tik spēlēta muzika, dziedājām, dejojām, jā. Nu, tajā pašā laikā arī bijām ļoti uzmanīgi, jo gaidīja desantu no augšas. Tā iebraucot pirmajā vakarā, tā bija, kā bija, tā zos sādiena bija. Es varbūt arī par to dzīvi tā nedomāju, tāpēc, ka, jau bija tā piegriezies un kaut kāds jaunas vēsmas, jā, kaut kāds pārmaiņas. Jā, un gāja. Galvenais jau tas, ka tu viens neēda, kad jau tūkstošiem cilvēku jau tā baiļu sajūta, ka pārīgi sadalās un it kā tu nemaz nejūti, tad es jau lielā tautas kolektīvā iekšā, un tas pa bailēm nemaz arī nedomā. Nebija ne par ko bailes. Ja arī kaut kāda nauda tik iekrāta, ja tu nevarēji neko nopirkt, mūžīgi bija jāmeklē kādu kaut ko. Mūžīgā tā cīņa par to, kas ko dabūs kaut kur veikalā, kaut kādu mēdeli nopirkt vai, teiksim, kaut kāds trauks nopirkt, un visur bija tādā ziņā problēmas, kas sarežģīts. Visi tie puči, augusta, tā 23. augusts, tā, kad rokās sadevās visu Baltiju, ja? Un ļoti liela iespēja deva arī 13. janvārs Lietuvā. Brīva Latvija, ka tev nav to var aizbraukt, teiksim, uz ārzemēm. Vīzija bija kāda, ka dabūs atpakaļ savus nacionalizētos īpašumus, zemi. Es domāju, ka būs strauši kāpums Latvijā, ka mēs dzīvosim daudz labāk nekā šodien. Jā, šodien esmu nedaudz vīlies. Kur mēs arī pašlaik sēžam vecās mātes māju, varētu būt 92. gadā. Jā, to dabu jāpakaļ, jā. Tās vīzijas par to labu dzīvošanu un kā vecā mātes pastīja Ulmē laikos, ka bija tie sudrablati. Kā 5 latnieku varēja daudz ko nopirkt, tad tagad ar 5 lati šodien aiziet uz veikalu tā pārtiks minimumi pāris dienām tik vien var nopirkt. Tās vīzijas bija skaistas, jā. Rezultāts ir tāds mums ir. Braucot Rīgā iekšā, ka viss bija noblokēts, tā tanki un, ar vārdu sakot, drūms skats. Un tad braucām Rīgā un aizbraucām uz Dzirnavīlu pastu. Tur ar vārdu pavadījām nakti. Bijām kaut 100–150 cilvēku. Stāvējām 3 rindās, gaidījām, ka nāks amanovci virsū. Paldies Dievam, ka viņi noraustējās, ar varu sakot, nepiebrauca. Noteikumi mums bija tādi, ja viņi piebrauks, vai viņi mūsus, kā saka, lamās vai acīs tā
kā saka, spļaut. Mēs nedrīkstām viņam darīt. Ne? Es biju Doma laukumā kādu laiku papīri. Pēc tam, kad bija runa par Bruks virsū par televīzijas lomu, Cepesalā bija praktiski par Rīgas centru. Bija tieši televīzijas studijas sargā. Ienākums bija veidot dzīvo mūri, pret omaniešiem. Ja gadījumā viņi ieņem televīzijas studiju, mēs plikām rokām, vien tad dzīvo mūri. Tāds visāds runas bija spriedelēšanas vai ņemt no pakšiem ārā ar šautenes, karoļu, kādu mednieku ieroču vai nē. Visādas runas bija, tāda principā bija noskaņota ļoti, teiksim, tā, noskaņota bija uz riktīgi tādu kautiņu, ja vajadzētu, tad arī es domāju, ja kaut kāds no padomu armijas puses būtu kaut kas nopietnāks un sāktos cilvēku apšaušanu un tā tālāk, ja, tad es domāju, ka beigās pat arī ņemt ieroči. Ik viens no barikāžu dalībniekiem ticēja tautas spēkam. Ik viens pierādīja, ka mēs varam. Visi kopā, kā mazi mozaīkas gabaliņi, mēs spējām izveidot lielu, skaistu gleznu. Un katru reizi, dziedot lūgšanu, lai Dievs svētī Latviju, mums jātic, ka mēs varam. Lai Dievs svētī Latviju, mūsu zemi. Cilvēki bija noskaņot, to vien runāja par brīvību, par turpmāko dzīvi, ja. Kā sacīt, jāsaka, kā jau beidzot no Krievu tiksim vaļā.